Ikdienu pēc darba kaisītāju nepieciešams nomazgāt, noskalot. Visas mazgāšanas darbus veicam ar lielu ūdens daudzumu, bet ar ļoti mazu spiedienu. Tātad mazgāšanu sāksim ar tvertnes iekšpuses izmazgāšanu. Lai viss lītu ārā, mums nepieciešams atvērt lūciņas. Šobrīd man dators ir izslēgts, ņemu atslēgu un veru vaļā lūkas. Lūciņas ir vaļā, veiksim iekšpuses skalošanu. Kad iekšpuse ir noskalota, izmazgāta, ķersimies mazgāšanai no ārpuses. Es sākšu no aizmugures un mēģināšu visu skalot maksimāli uz leju. Kad kaisītāja apakša no aizmugures ir noskalota, mēģināsim maksimāli daudz noskalot starp traktoru un kaisītāja pusē. Šāda ikdienas mazgāšana pēc darba, pēc kaisīšanas pārsvarā neaizņem vairāk par 15 minūtēm. Lai saglabātu kaisītāju maksimāli labā stāvoklī ilgāku laiku, to ir regulāri jādara.